Sveiki, skatītāji! Kā jums iet? Kā klājas? Šodien es jūs atvedu uz Skjavaneju. Tāda neliela pilsētiņa pie jūras. Skjavaneja ir gleznains zvejnieku ciemats un kurorts Itālijas dienvidos, Kalabrijas reģionā, Jonijas jūras krastā. Tā ir lielākā Corigliano Rossano municipalitātes pie jūras apkaime, kas pazīstama ar savām plašajām pludmalēm un vēsturisko saikni ar zvejniecību. Pirms 1583. gada tika uzcelts Kupo tornis, lai aizsargātu piekrasti no pirātu uzbrukumiem. Blakus tam atradās noliktava, jeb taverna, kas liecināja par vietas tirdzniecisko nozīmi. 19. gadsimtā ciematā sāka būvēt pirmās mūra mājas. 1850. gadā tika uzbūvēta Gadatirgus pils. Gadatirgus pilī aizsākās populārā pirmā māja Gadatirgus tradīcija, kas ir populāra arī šodien. Intensīva apbūve un ostas attīstība sākās 1968. gadā, padarot Skjavaneja ostu par vienu no lielākajām Kalabrijā. Skjavaneja ir gara un dzīvīga pie jūras promenāde ar daudziem bāriem, klubiem un restorāniem. Atbraucot uz Skjavaneju un vēloties pastaigāties pa pilsētu, baudīt tās vēsturi un arhitektūru, es biju pārsteigts. Iebraucot pilsētā, mani sagaidīja policija un norādīja, ka pilsētā ir Gadatirgus un ar automašīnu tālāk braukt nevarēs. Automašīna ir jānovieto speciālā stāvlaukumā. Ko es arī darīju? Biju pārsteigts, ka nevarēšu apskatīt pilsētu bez cilvēku pūļiem, bet plānojot braucienu Itālijā, sevišķi dienvidos, nevajag iepriekš neko plānot. Jūs varat sākt plānot ceļojuma sākumu no rīta, bet kur diena jūs aizvedīs un kā tā beigsies, nav zināms. Tāpēc es nebiju vīlies vai bēdīgs, ka pilsētā ir Gadatirgus. Man radās iespēja parādīt jums, kas ir Itālijas Gadatirgus un kā tas notiek. Skjavanejā Gadatirgus notiek jau sen, kā es jums tikko teicu. Tradīcija aizsākusies 1850. gadā. Populārais 1. maija Gadatirgus. Izrādās, katru gadu šeit Skjavaneja ir populārais Gadatirgus un nebija Gadatirgus. Pirmā diena bija Gadatirgus otrā diena. Taču nekas vēl nebija beidzies, nekas vēl nebija pārdots un Gadatirgus rita pilnā sparā. Tāpēc es devos skatīties, kāds ir Gadatirgus, kas tas tāds ir un ko viņš ziemā ēd. Teicu jau, ka nopirku jaunu mikrofonu, bet ar mikrofonu man sanāca nepatikšanas. Likās, ka viņš strādā un skaņu raksta, bet skaņa neierakstījās. Bilde ir, skaņas nav. Tāpēc es skaņu ierakstu tagad atsevišķi, mājās ar mikrofona palīdzību. Oriģinālā skaņa pusē lielākā daļā video izpaliek. Tur es neko nevaru darīt, tas ir zudis. Bet otrajā video pusē būs dzīvā skaņa un viss būs kārtībā. Šeit mēs redzam vējaina diena, aizgāja līdz jūrai. Jūra, lai arī neskatoties uz to, ka liels vējš, ir ļoti skaista. Skaisti lieli viļņi. Video varbūt to nevar redzēt, bet dzīvē tas izskatījās episki. Es pienācu pie jūras, ieturot diezgan lielu attālumu, taču tāpat tās viļņi mani šļakstīja
un es jūtu jūras smaržu. Žēl, ka video es jums nevaru nodot šo brīnišķīgo smaržu, un, diemžēl, arī šobrīd to skaņu nevar dzirdēt, bet bija ļoti episki. Tiešām forši. Interesanti. Tur man aiz muguras notiek gada tirgus, cilvēku pūļi, skaļums, kņada, un šeit pie jūras klusi ir mierīgi. Neviena cilvēka nav. Diena bija silta. 19 grādi, bet vējaina. Tāpēc neviens nesauļojās. Bet arī, ja arī nebūtu vēja, šī diena nav par jūras sauļošanos, šī diena ir par episko gada tirgu. Tūlīt mēs dosimies tālāk atpakaļ uz gada tirgu, un jūs redzēsiet, cik tas ir vērienīgi. Tiešām visa pilsēta, visas piebraucamās ielas ir nobloķētas, stāv policija, transporta centrā neielaiž, un centrā ir tikai un vienīgi gada tirgus. Tiek pārdotas dažādas preces, ko jūs paši arī tūlīt redzēsiet. Gan saimniecības preces, gan pārtikas preces, gan arī dažādi street food, vagoniņi, traileri, nojumes. Principā šeit var iepirkties, apģērbties, paēst. Arī gultas vēl, ja tur ir. Gribēju pateikt, ka nevar izgulēties, bet es domāju, ka jūs varat arī nopirkt matraci un segu un turpatās kaut kur blakus pie jūras arī pagulēt. Principā šajās dienās Skjavanai ir pieejams viss. Veikali uz vietas nav pārāk daudz. Un visticamāk, reizi gadā, kā notiek šis gada tirgus, tad cilvēki var nopirkt visu nepieciešamo, kas nav vajadzīgs katrai ikdienas lietošanai, bet kas ir vajadzīgs mājām. Teiksim, virtuves trauki, tepat arī mēbeles, dīvāni, lustras, jebkas. Principā cilvēkam kaut ko vajag, un tas nav steidzami. Tad viņš zina, ka būs gada tirgus, viņš varēs doties uz gada tirgu un gada tirgu visas šīs nepieciešamās preces nopirkt. Es esmu bijis Itālijā gada tirgus, pasākumos, gada tirgos, bet no šī tik vērienīgu es tiešām neesmu redzējis nekad. Bet nav jau arī brīnums. Pieredze gada tirgus rīkošanā ir no 1850. gada. Principā drusciņa laiciņš ir, lai šo te amatu apgūtu un novestu līdz pilnībai. Tirgotāji dažādi, vietējie, iebraucēji, viestrādnieki no blakus valstīm. Mēs redzam ļoti daudz traileri, kur ir atraduši preces izkrautas un tiek piedāvāts tirdzniecībai. Un cilvēku interese tiešām ir liela. Šajā pilsētiņā nedzīvo tik daudz iedzīvotāju. Es domāju, ka ir atbraukuši arī no blakus pilsētiņām. Kas iepirkties, kas apskatīt preces. Nevarēs vēlreiz nepienākt pie jūras, tāpēc, kad ir ļoti skaisti. Ļoti plaša promenāde, ar ļoti plašu jūru. Principā, ja jūs nebraucat uz gada tirgu, braucat atpūsties un sauļoties, tad brīvās pludmales šajā pilsētiņā ir vairāk nekā vajag. Katram vieta atradīsies, un arī daudz parkingu šeit ir. Par parkingiem, protams, augustā, kad ir atvaļinājuma sezona Itālijā, es nevarēšu pateikt, būs vai nebūs, bet jūra, draugi mīļie, ticiet man, jūra pietiks visiem. Un nebūs jāmaksā. Te ir arī, protams, pludmales klubi, kas ir pa maksu, bet lielākā daļa šeit ir brīvās pludmales, kur droši varat nākt ar savu saulesargu, gultiņām, dielīšiem un baudīt jūras atpūtu pilnīgi bez maksas. Un, ja vēlēsieties ieturēt maltīti, tad tā nav problēma, jo pilsētiņā ir daudz restorāni, kur to var izdarīt. Kā arī naktsmājas, protams, ir pieejamas. Pilsētiņā ir viesnīcas, ir apartamenti uz īri. Principā viss nepieciešamais un arī Bookings un Airbnb noteikti šajā pasākumā varēs palīdzēt. Vienīgais, ka nav šeit tāda baigā vēsturiskā centra,
Jo iepriekš apbūve, kur bija zvejnieku ciemats un agrāk cilvēki dzīvoja, diemžēl līdz mūsu dienām nav saglabājusies, un intensīvā apbūve un ķieģeļu ēkas sāka būvēt 1968. gadā, kas principā ir diezgan jauna apbūve, un arhitektūra var redzēt, ka nav tur nekādi vēsturiskie stili ievērot, vienkārši jaunas, modernas, funkcionālas mājas, pārsvarā daudz dzīvokļu mājas ar skaistiem balkoniem. Skaista jūra, skaista promenāda. Pirmajā līnijā izbūvētas skaistas mājas, kurās ļoti bieži pirmajos stāvos ir restorāni un dažādi veikaliņi. Bet arī 2., 3. un 4. līnijā aiz jūras arī ir mājas un arī dzīvo cilvēki. Pilsētiņa nav liela, taču ir pašpietiekama. Bet gada tirgus, tas ir kaut kas fenomenāls. Tiešām es gāju, un pārdevēju rindas nebeidzās. Ļoti žēl, ka man tāda nepatikšana sanāca ar mikrofonu, ka es nevaru šo tirgus atmosfēru caur skaņu un caur sarunām jums nodot. Video otrajā pusē mikrofonu es atvienoju, tur skaņa būs, taču lielākā daļa video, diemžēl, skaņa ir neatgriezeniski zudusi. Sapratu, kas pa problēmu bija ar mikrofonu. Esmu atrisinājis, bet, diemžēl, tad, kad es filmēju, tad es šo problēmu atrisinājis nebiju. Sanāca tā, kā sanāca. Viss nāk ar pieredzi. Gan jau būs labi. Nākošās reizēs skaņa nekur nepazudīs. Šeit mēs redzam, ir restorāni, kas ir stacionāri restorāni, kas strādā visu laiku, un arī ir food traki, automašīnas, kas ir atbraukušas ēdināt gada tirgus dalībniekus un apmeklētājus. Tas, protams, šeit rītā jau vairs nebūs. Taču 1. un 2. maijā šeit viss notiek, šeit dzīve kūsā, šeit ir pārdevēji, šeit ir food traki. Principā var teikt Skjavanejas festivāls, tas ir gada tirgus festivāls, 1. 2. maijs, tas ir kaut kas interesants. Tā kā, ja šajā periodā jums sanāk būt Kalabrijas pusē, un netālu no Skjavaneja, varat atbraukt paskatīties klātienē, kā tas izskatās. Un arī iebaudīt street food ēdienus. Dažādas uzkodas, maizītes, viņas ir ļoti garšīgas. Es, protams, nevarēju atturēties, un, protams, ka es arī tādas baudīju, un video 2. daļā es parādīšu, ko es ēdu un kā man tas garšoja. Liels paldies, ka skatāties manu kanālu, ka jums ir interesanti tas, ko es rādu. Jo es rādu par savu dzīvi Itālijā, kā man šeit veicās. Principā veicās. Viss ir forši. Viss ir labi un viss patīk. Un galvenais ir saule, jūra un svaigs gaiss. Tas šeit nekur nepaliks un tas šeit būs vienmēr. Latvijā man ļoti pietrūka saules un vasaras. Šeit saule un vasara ir vairāk. Principā vasara sākas jau aprīlī un beidzās novembrī, citreiz pat decembrī. Tā kā ziemas periods ļoti īsiņš ir, un pa lielam es arī saku, ka šeit nav pavasaris un rudens, šeit ir vasara un ziema. Vasara sākas aprīlī un beidzās novembrī vai decembrī, kā kuru gadu. Promenāda skaista, plaša. Es iedomājos, cik viņa būtu plaša, ja nebūtu gada tirgus, bet arī visu to, ka tur ir gada tirgus. Tur ir pilns ar furgoniem, ar galdiem un izklātām precēm. Tāpat šeit ir ļoti plaši un var paiet un pastaigāt un paskatīties. Bet es pilnīgi baidos iedomāties, cik plaši būs pēc tam, kad visi šie smagās mašīnas ar precēm aizbrauks un atbrīvos šo te ielu un promenādes daļu. Promenāda principā ir brīva. Tur, teiksim, šīs te mašīnas novietotas uz ielas, ko ikdienā izmanto satiksmes organizēšanai. Ka principā promenādes daļa nav aiztaisīta ciet,
Viņi tāpat ir funkcionējuši, un viņi var ļoti smuki pārvietoties. Bet, protams, man jau arī gribējās iet pa promenādi, bet, ejot pa promenādi, es gluži visu gada tirgu neredzu. Tāpēc es kādu brīdi eju pa promenādi, kad ļoti daudz cilvēku ir pie tirdzniecības standiem, un kad cilvēki pie tirdzniecības standiem ir mazāk, tad es pienākšu klāt un pafilmēšu un parādīšu preces, un ko tur kā pa kādām naudām pārdod. Man tur nekas aktuāli nebija. Vienīgais, gribējās man to maizīti paēst. Tāpēc, ka, lai arī cik vienkārši tās maizītes ir Itālijā, viņas uztaisa tik garšīgas, tur vienkārši ir garšas orgasmas mutē. Un pat no vienkāršiem ingredientiem pieredzējuši Itālijas pavāri māku sagatavot tādu šedevru vienkārši, man patīk gatavot, man sanāk gatavot, bet tik gardi es vēl nemāku. Man vēl daudz jāmācās. Noteikti šādas ēdināšanas tradīcijas tiek nodotas no paudzes uz paudzi. Šeit es dzīvoju vēl ļoti maz, līdz ar to man šādu zināšanu vēl nav. Bet es ceru, ar laiku man viss sanāks un es iemācīšos. Paldies, ka skatāties! Turpiniet skatīties, tūlīt jau būs video otrā daļa, un otrajā daļā jau būs skaņa. Diemžēl bez mikrofona, un būs stiprs vējš, traucēs, bet šoreiz man sanāca tā, nākošais sanāks savādāk. Lūdzu, piedodiet par manu nezināšanu, bet es tikai mācos. Esmu jauns blogeris, un man vēl daudz jāmācās. Gaidu jūsu atbalstu un sapratni. Tā kā turpināt skatīties, drīz būs arī fona skaņa. Paldies jums, manai auditorijai. Man ļoti patīkami, ka man ir tik forša, jauka auditorija. Un, kā vienmēr, gaidu no jums komentārus. Rakstiet, ko domājat, ko gribat redzēt, kas pietrūkst, kas patīk. Un, ja kaut kas arī nepatīk, droši rakstat, lai es to zinātu. Paldies jums! Baudat video!
Laikam epopēja manā mikrofonu tomēr nesanāca. Nezinu. Man vēl ir daudz jāmācās. Ļoti cimpelīgs aparāts. Sastāv no 2 daļām. Tā daļa, ko es lieku telefonā, to es redzu. Lampiņa deg. Otra daļa, ko es piespaužu pie apģērba, tā ja lampiņa deg, pēc tam viņa nodziest. Kura nodziest, kurā brīdī es nezinu. Nu, parasti tas notiek visnepiemērotākajā brīdī. Tā kā, laikam skaņas šoreiz labas nebūs. Man vēl daudz jāmācās. Bet jebkurā gadījumā video ir. Un ja skaņa būs vāja, es vienkārši ieskaņošu mājās. Nebūs oriģinālā fona skaņa. Nebūs pirmā reize. Es domāju, jūs man piedosiet. Ejot pa šo mūžīgo tirgu, secināju, ka cilvēki ir diezgan paslinki. Un līdz pašam galam tirgus reti kurš aiziet. Šeit jau arī varētu pat tikt klāt arī bez rindām un bez lieliem pūļiem. Jo tirgus tiešām ir ļoti garš, ļoti plašs, ļoti liels. Un ne visiem ir vēlēšanās izstaigāt viņu no sākuma līdz beigām. Izskatās, ka beidzot varēšu tik klāt pafilmēt netraucēti. Šeit varam redzēt siera paradīzi. Vai, cik daudz siera. Un visādu citādu gardumu. Šeit laikam pārsvarā ir ēdieni. Tajā pusē tirgumu bija apģērbi. Šeit vairāk ēdieni. Kaut gan brīžām pamīšus. Kaut kur ir kāda ēstuvīta, kaut kur ir kaut kādas preces. Nezinu, pēc kāda principa šeit ir iekārtojušies. Bet tirdzniecība šeit notiek. Un interesantu šeit ir daudz. Nebeidzamais tirgus. Iedzīvotāji šodien noteikti šeit atstās visus savus ienākumus. Kā jūs domājat? Uzrakstiet komentārā. Likās, cilvēki galā tādā kalniņā stāv. Domāju, ka tur būs diskotēka. Bet tā vai vilšanās, diskotēkas tur nav. Vismaz pagaidām. Policija visur nodrošina kārtību, visas ielas slēgtas, lai varētu notikt netraucēti notikt tirdzniecība. Viss kā nākās, viss sakārtots. Nebeidzamais tirgus. Jūs neticēsiet. Laikam esam nonākuši līdz tirgus
galam vai sākumam. Viss atkarīgs, protams, no kuras puses sāk skaitīšanu. Bet katrā ziņā laikam būsim izgājuši. Mēs pat neapskatījām visu, vienkārši fiziski izgājām cauri. Un tas paņēma diezgan ilgu laiku. Tā kā, ja principā katru bodi grib apskatīt, tas ir pasākums visai dienai. Laikam nebūs lietas, ko šodien šajā tirgu nevarētu nopirkt. Man pat neienāk prātā. Ir gan sadzīves tehnika, gan elektronika, gan apģērbi, gan rotas lietas. Principā viss. Varbūt arī sākumā es pārlieku kritizēju. Bet jebkurā gadījumā tāpatās sev es neko nenoskatīju. Bet preču šeit ir ļoti daudz. Ja ne gluži, tad katrai gomai maciņam, bet daudz. Nebija jau tā. Tās bija tirgus beigas. Nebija vēl, bet tagad gan priekšā es redzu, ka tālāk jau tirgus tiešām beidzas. Man liekas, kādi kilometri 3 laikam garumā viņš bija. Varbūt 2,5. Diezgan gara promenāde. Un visa promenāde ir viens liels tirgus laukums. Ak vai, ko gan te nevar nopirkt? Jā, zirgu. Zirgu šeit nevar nopirkt. Bet, es domāju, būtu interese. Droši vien varētu arī to sarunāt. Te laikam pašā galā tāda nelikvīdā prece. Bet, jebkurā gadījumā tiek tirgots, un ja tiek tirgots, tātad kādam tas ir aktuāli, kādam tas ir vajadzīgi, un kādam tas ir noderīgi. Droši vien nogurdināju jūs ar savu gājienu pa tirgu. Plānos man nebija. Plānos man bija apskatīt Piejūras pilsētiņu, taču finālā sanāca apskatīt lielu tirgu. Bet arī tā šeit gadās. Es jau rādu to, ko redzu pats, un to, ko rādu, to arī pastāstu. Šodien sanāca tā. Tirgus beidzās, promenāde vēl nebeidzās. Pa lielam, ka tālāk arī vairs nekā nav. Bet tāpat es aiziešu vēl tālāk un jums parādīšu, kas tur ir. Pilsētiņa ir maza, tiešām maza. Bet tirgus baigi grandiozais. Mājas izskatās būvēts nepārāk sen. Vēsturiskā centra šeit nav. Es tikai minēšu, bet es domāju, ka varētu būt apbūves sākums ap 70. gadiem. Montējot video, es informāciju pārbaudīšu un papildināšu. Ja kaut ko būšu pateicis. Tūlīt būs maizītes ēšana. Nes kāda tā būs. Tūlīt skatīsimies. Jo neviena tirgus diena bez ēšanas neizpaliek. Tāpat tās kā bez ēšanas neizpalika arī šī diena.
Tādu maizīti šeit var dabūt. Kebama maizīti. Esmu pārliecināts, ka būs ļoti garšīgi. Maizīte tiešām ļoti garšīga. Kā es arī domāju. Negaršīgi šeit nevar būt. Ko? Pēsts ir, bija gardi, jādodās tālāk. Ak, šī nebeidzamā tirgus diena. Nu, pēsts ir, spēks ir, var turpināt staigāt, bet droši vien neko jaunu es vairs neieraudzīšu. Cilvēku kļūst mazāk, droši vien lielais vairums dodās mājās pusdienās. Itāļiem pusdienēšana tāda ļoti svēta lieta ir. Visi sanāk to liela galda un ietur pusdienas. Un pēc pusdienām ir siesta, klusā stunda. Šajā laikā nekur un nekas nestrādā. Visi atpūšās. Tātad rezumējums par pilsētiņu. Pa lielam pilsētiņa pie jūras ar skaistu promenādi, kur visa dzīve un lielā kustība notiek par un ap promenādi. Šeit ir viesnīcas, īres apartamenti, dažādas ēstuves. Tālāk arī, protams, nākošajās, ne tikai pirmajā līnijā, arī nākošajās līnijās pie jūras ir mājas. Bet lielā kustība viss ir šeit. Tāds baigais vēsturiskais centrs šeit nav. Atbraukt pie jūras, pastaigāt, atpūsties, nopeldēties, iebaudīt maltīti. Jā, to šeit var darīt. Kaut kādu baigo kultūru meklēt vai arhitektūras pieminekļus. Nu, šeit tādu laikam nebūs. Bet, ja es kļūdos, labojiet mani komentāros. Un paldies, ka bijāt kopā tirgus dienā. Bišķi savādāk nekā parasti, bet, nu, braucot dienvidos uz kaut kurieni iepriekš nevar plānot. Var sanākt tā, ka pilsētiņā ir tirgus diena, kas šodien arī bija. Tā kā paldies, ka bijāt kopā tirgus dienā pastaigā ar mani. Gaidu jūsu komentārus, liekat laikus un tiksimies jau nākošajās sērijās. Lai jums jauka diena! Tā!